kur šī spēle var sākties pēdējās 90 minūtes šajā sezonā Latvijas futbola virslīgā. Valmiera šeit ies pēc uzvaras. Līdz šim savās laukumos abas komandas ir uzvarējušas. Jurģis Kalns. Tomislavs Stipišs tikko pavīdēja mūsu ekrānos. Bija norūpējies 2 dienas vēl pirms šīs spēles Meža parkā. Bet redzēsim, kāds viņš būs pēc šīs spēles. Protams, stress ir liels. Atkal kreisais flanks ieslēdzies Valmierai, paējam pa vidu un sitiens. Bloķēts. Lielākā kontrakta īpašnieka vispār Latvijā. Milošu Jojiču, tagad Pape Fals, viņš tiek kavēts, Raivis Andris Jurkovskis. Futbolistiem virslīgā skatāmies vēl vienreiz tālšāviens tālajā vārds turī. Olses viss izskatījās kontrolē, bet tiešām Douglas Aureliju ir tas, kurš var gan piespēlēt, gan pats gūt vārtus. Ļoti neveiksmīga epizode. Jopam varēja izveidot tiešām bīstamu epizodi un bīstamu vārtu gūšanas iespēju valmieriešiem, bet Jopiens un dzeltenā kartīte. Pavisam noteikti. Dzeltenā kartīte nokavēja, pat pa bumbu netrāpīja. Sāpīga epizode. Bet jāuzteic arī pats Marko Regža ļoti labi redzēja, ko darīs Gustavus Silvus. Valmierieši diezgan ātri mēģināja pāriet uzbrukumā. Skatāmies vēlreiz atkārtojumā. Tāds vīrs nav viegli. Nav viegli izkonkurēt. Vai bija trāpījums par roku? Skatāmies vēl vienreiz. Contreras šauj pa vārtiem ar spēku. Aleksejčikam trāpa. Priekšā ķermenim roka. Itālijam Spasjonikovam, ka tur nav jāpiešķir 11 metru. Solis Olses kļūdās! Un noteikuma pārkāpums tieši pret Olsesu šajā epizodē. Bet šeit gan ir noteikuma pārkāpums. Pret Olsesu pārkāpja noteikumus rīdzinieki, bet cepura nost Danielam palodību redzam. Daniels neizslēdzās no spēles un izsita bumbu no vēl vienreiz Musā. Skaisti apspēlēja atkal Gustavo Silvu Jojičam ar sispa vārtiem, bet atkal samīstinās un apspēlē pats sevi šoreiz Miloš Jojičs. Bet te sāpīgi. Sāpīga epizode. Tie, kas Premjerlīgu skatījās un Čempionlīgu, Markusam Rašfordam par līdzīgu epizodu sarkano kartīti piešķīra video atkārtojumu tiesneši. Contreras turpina spēli bez kartītes. Visas gaisa bumbas ir nonākušas tieši pie Musā. Guenā tagad pa kreiso flangu ielaužos kas par momentu. Te ir tas, par ko mēs runājam. Aizsardzības centrs Valmierai nepaspēja. Viņa atkal starp diviem ieskriena Regža. Tas, ko nedrīkst pieļaut sodlaukumā šos ieskrējienus, Regžā. Ļoti īsts viņus taisam. Sezonas beigas nevar tur 2-3 stundas mocīt futbolistu. 50 minūtes ātri izdarām vajadzīgās lietas un gatavojamies spēlē. Bet tas atķeršanās. Skatāmies vēlreiz atkārtojumā. Valmieriešiem kreisajā flangā parādījās brīva zona. Černomordijs, protams, āsi uzreiz nospēlē, bet Falam nepatīk tas, ka pēc epizodes jau, ka bumba bija ārpus laukuma robežām, Černomordijs vēl paņēma pārāvais krēkla Papi Falu. Ja tas tev var uzvilkt, tad viņš ir jānomierinās. Labi ir gājis pret Rīgu un arī citām komandām izbraukumā daudz grūtāk ir gājis, bet te Černomordijs pārkāp noteikumus. Es pat teiktu, ka Antonijam jābūt priecīgam, ka tā nav dzeltenā kartīte, jo varēja izvērsties tāds bīstams Valmieras komandas pretuzbrukums, jo Rīga FC aizsardzība bija uz vietas stāvoši, bet Raivis Andris Jurkovskis jau ar bumbu. Atgūst Kaspar presingu un jāsit pa vārtiem Gaušu. Neizdara to tagad, bet tagad rikošēts garām. Tomēr garām Leo Gaušu sitiens pusargiem valmieriešiem. Šoreiz tas bija Baba Musā. Iepriekšējās reizēs bija pārkāpumi, bet tagad bez pārkāpumu Leo Gaušu apzaga. Leo Gaušu māk gūt vārds. Viņam kopā 7 gūti vārti Valmieras komandas sastāvā šajā te sezonā virslīgā. Beigās tomēr redzam, Olses ir pirmais numurs, bet Jojičs pārtver bumbu. Aureliju, tas alaži ir bīstam, ko izdomās Douglas Aureliju. Nomāna Toņiševa 2 reizes, bet bloķē. Pārkāpja noteikumus šajā spēlē. Te Jojičs apzog. Pretspēlētāji pēc tam bumbu pie Aureliju. Vienreiz, otrais skaisti. Bet, protams, tur ir arī resurs, kā jau Matīs tu teici. Tur ir ļoti daudz spēlētāji, kuri citās komandās būtu 11 spēlētāji. Gandrīz jebkurā citā komandā. Jurkovski, Miloš Jojičs. Ļoti labi piespēle, patiesībā sakot. Būtu Andris paspējis, nedaudz viņš nokavēja. Raivis Andris Jurkovskis. Ļoti laba epizode pie tuvā vārtu stāvi. Pret Maksimu Toņiševu tur Antonis Černomordijs, redzam, ir parāvis arī Maksimu Toņiševu. Un kontakts tur ir bijis. Supernovā spēlē guva 8 vārtus. Trendiņā es viņam prasīju par šo labākā snaipera titulu. Vai tas ir svarīgi? Tā ir izcils moments Rīgai.
teicam, atkal Marko Rēgža nomet bumbu Milošam Jojičam. Jojičam neizdodas gūt savus 6. vārtus virslīgā. Viltīgs sities no Jojiča. Mēģina pieskarties šai bumbai, pārvirzīt vismaz kolēģiem, ja tu pats viņu nevar nokontrolēt. Un Marko tiešām ļoti labs ir šajā aspektā. Bumba paliks valmieriešiem. Prasa kartīti. Kermanī saka, ka tas bija kārtīts cienīgs pārkāpums. Pasjonņikos pagaidām ir parādījis tikai vienu dzelteno kartīti. Valmierskiem, šeit uz puslaika beigām. Ar taisnu kāju vēderā. Vai tiešām tā nav dzeltenā kartīte no Gondā? Tiesneši var piešķirt tikai sarkano epizodu. Toņiševam varēja sanākt, uzkārās viņš uz muguras pretspēlētājiem. Beigās labi sagrupējās, bet tagad iespēja Valmierai. Dojs atmet bumbu atpakaļ, jāsit pa vārtiem Gustavu Silvam. Bet Valmierai teicams pretrieciens, skaisti piespēle ar papēdi. Gustavo nopauzē vienreiz, otrais, bet Raivis Andris Jurkovskis ir pacietīgs un sagaida sitienu brīdi, neuzķerās uz nevienu mājņkustību un bloķē. Jojič uzvargājis divcīņu un Guenā, nu gaisa! Labs sitiens un Guenā izpildījumā. Uz otriem, tas arī tāpēc, ka pa gaisu izvēlās komandas spēlēt. Šeit piespēlē sitiens, glābi Olses! No pašas vārtu līnijas viņš kaut kādā veidā izmakšķerē. Skatāmies vēlreiz atkārtojumā. Tur Rēgža netiek pie bumbas klāt, un tas ir Antonijs Černomordijs tālajā vārtu stūrī. Sita Antonijs redzam. Pašā pēdējā brīdī ar pašiem pirkstu galiņiem tomēr apturēja bumbas lidojumu Olses un beigās arī. Bet par MVP es domāju, ka viņam pietrūkst gūto vārtu šajā spēlē. Antonijs Černomordijs pozīciju bija izvēlējies. Tur sodlaukuma viducī, un šeit vēl viena iespēja Rīga FC, tā kā Valmieras aizsardzības centrs. Puslaikā visās 45 minūtēs. Skatāmies vēlreiz atkārtojumā šo iespēju sodlaukumā. Tagad Gaušu iespēja aizmukt. Nē, Bašīrs atkal. Bašīrs un Goms, bet tagad gan. Leo Gaušu var izskriet vienatnē. Spēlētiem pietrūkst ātruma Brazīlietim. Spēles brīvvietu un Dojs! Vārti! Kā nospēlē Valmiera, tiešām izcils pretuzbrukums, pilnīgi burbuļo. Valmierā Jāņa Daliņa stadions 1-0. Valmiera ir vadībā, un tas tikai un vienīgi priecē RFS atbalstītājs Rīgā un citur Latvijā. Lielisks pretrieciens. Notur bumba ar augumu. Skatāmies vēl vienreiz. Šeit vienā pieskārienā pirmā piespēle, šeit uzvarēta divcīņa. Tas ļoti svarīgi, netiek pats, apgriežās ap savas, ierauga kolēģi perfektu piespēli. Un šeit vienā pieskārienā bumba ir vārtos. Fantastisks pretuzbrukums bez variantiem. Vairākas darbības vienā pieskārienā un 1-0. Valmiera ir vadībā. Leo Gaušu MVP, vērtīgākais futbolists laukumā. Arī šajā epizodē, protams, vārtgūms ir Diopam, bet izcili nospēlē Leo Gaušu. Perfekts pretuzbrukums Valmierai, 3 cilvēku sadarbība. Manevrs neizdevās Eduardam Daščevičam. Daugavpils futbola audzēknis, kurš arī ir bijis slavenā klubā Anderlecht sistēmā, bet šeit pārkāpj noteikumus Gondā un saņem dzelteno kartīti. Vārtiem pajukusi koncentrēšanās tieši Rīgai FC. Mazliet pārgalvīgi viņi skrien pa galvu un kāklu uz priekšu. Kermanī, nē, tur Silva. Iespēlē bumbu Stālo vārds. Stālo uzvar divcīņu, atmet bumbu atpakaļ. Mātravics arī ir disorientēts. Kā laikam nepieskārās, bet nebija viņš labā pozīcijā. Atkal kārtjo reizi uzvar divcīņā valmierieši. Noteikumi pārkāpums. Tā būs ļoti laba iespēja brīvsitienām. Ārtākam būtu šeit sist ar kreiso kāju, to arī dara. Gondā pagalam neprecīzi. Dašķevičs. Piespēle pa gaisu. Otrā bumba. Kas to iegūs sitiens, glābi savu komandu. Dašķevičs vēl viena iespēja. Vai bija spēle ar roku? Tiesnesis saka, pagaidiet, man ir video asistentes. Skatāmies atkārtojumā. Peņa. Pa krūtīm. Tur nav spēles ar roku. Skatāmies šeit, mēs vēl labāk redzēsim nekādā gadījumā. Līdz Jopam bumba nenonāk. Atkal Aleksejčiks.
Nu, grūti viņam pret Antoniju Kontrērasu. Atgrūž ar roku tur Aļaksejčiks, bet bomba paliks Valmierai. Brīvsitiens ir Valmierai. Piespēle pa gaisa sodlaukumu. Labu piespēle. Otrā bumba arī ir Valmierai. Kaspar momentu. Emīls Birka varēja noņemt visus jautājumus par uzvarētāju šajā te spēlē. Emīls Birka skatāmies atkārtojumā. Uzreiz sit pa vārtiem. Jā, vārtu stabs, tad atcitās pret Matrevica muguru un tikai tad izlidoja ārpus laukuma robežām. Kaspar momentu šeit Valmierai. Un turklāt Valmiera pēc šīs spiediena vēl tiek pie vēl vienas stūrstiem. Par 100 000 eiro pievienojās Rīga FC komandai. Skatīsimies, ko piedāvās Mankendā. Nu, te jāizspēlē nozīmētās vietas un dzeltenā kartīte. Spēlē Vitalijs Pasjoņikovs par šo pārkāpumu. To nesaņēma, ļauj spēlēt tiesnesis. Laba, ātri pārējie Rīgai. Nu, kā spēlē izkūkienā Toņiševs. Jā, ar noteikumu pārkāpumu, bet paspēja Toņiševs nospēlēt. Būs dzeltenā kartīte tur Rīga FC soliņam. Viennozīmīgi. Tur jau vairākas epizodes pēc kārtas bija ļoti rupji vārdi pret tiesnešiem. Rīga FC kļūt par čempioni. Pie šādiem rezultātiem viņiem ir jāgūst uzreiz 2 vārti šeit Valmierā. Ar vieniem nebūs vairs gana. Un vēl pēc tam dzelteno kārtīti. Nopelna tur Iberiko. Nu, Peruānis, šeit ir saķeršanā. Kaspar Sprieci šeit futbola virslīgā pēdējā kārtā. Brajans Peņa, Iberiko, tur ir iesaistīti Kontrēras, visi spāniski runājošie kārtasinīgie dienvidnieki. Vārti jāgūst Rīga FC, lai atgrieztos čempionu pozīcijās. RFS ir izvirzījušies vadībā. Kaspar futbola virslīgas noslēguma. Vēl vienreiz bumba pie Eduarda Dašķeviča piespēlē. Pie to vārds tam vārti! Rīga FC izlīdīja rezultātu Antonijs Kontrēras. Antonijs Kontrēras dod cerību vēl Rīga FC. Vēl šie pārdzīvojumi nav beigušies. Kaspar piespēli un Kaspar vārtiem tiešām tuvajā vārtu stūrī trāpa bumbu Kontrēras. Laika, lai norieģētu, Kontrērasam vispār nebija. Kā viņš tur trāpīja? Nu jā, skatāmies pēdējo epizodu. Sitiens pāri vārtiem, bet labs. Tālšāviens Douglas mēģināja apdraudēt vārds, tad arī labi piespēle pirms tam. Šī pirmā epizode Peņa. Tur pārvirs bumbu tālāk. Dašķevičs tur mēģina kaut kādā brīnumainā veidā. Valmieras fani Islandes stilā atbalsta savu komandu. Olses nekur nesteigsies. Olsesam brīdinājums, to mēs gaidījām. Saspēlējās abi 2 ukraiņi. Jāsit bumbas brīvo laukumu, to arī dara Dojs. Pārkāpums viņa noteikumus, šeit ir noteikuma pārkāpums. Un vēl pēc tam arī dzeltenā kārtīte Mankendā šeit pret Valmieru. Un šāds rezultāts nedara rīdziniekiem, bet laika būtībā vairs nav. Nu šeit vēl bija spēles laika vilcināšana no Olsesa. Šeit bija pārkāpumi iespējams, ka kompensēs vēl kompensācijas laiku Vitalijs Pasjoņikovs. Nu šeit, kas sitīs pa vārtiem, tā arī ir Valmierieši sit pa vārtiem, bet pagalām nepacīt. Un tas arī viss Valmiera nospēlē neizšķirtajā Rīga FC. Rīga FC izcīna tikai punktu, bet nesteigsimies vēl ar paziņojumiem. 89. minūte ir LNK Sporta parkā. 8 punkti čempions vēl nav zināms. Ir skaidrs, ka Valmiera finišē virslīgā 4. vietā, Auda ir 3. vietā, bet čempions vēl aizvien nav zināms.